Vai jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis, ja tiek sadalīta laulāto kopīgā manta? Tiek šķirta laulība. Laulāto kopīgais īpašums zemes grāmatā ir uz viena laulātā vārda. Ir noslēgta vienošanās par laulāto kopīgās mantas sadali, kurā laulātie vienojas, ka viens laulātais izmaksā kompensāciju otram laulātajam par viņa daļu laulāto kopīgajā īpašumā, jeb citiem vārdiem sakot, nopērk viņa daļu īpašumā. Vai no šīs iegūtās naudas ir jāmaksā kapitāla pieauguma nodoklis 25,5% apmērā? Ja vienošanās par laulāto kopīgās mantas sadali ir noslēgta kā notariālais akts, tad no iegūtās naudas nodoklis nav jāmaksā. Nodoklis nav jāmaksā arī gadījumos, kad tiesa ir sadalījusi laulāto mantu un tiek izmaksāta kompensācija. Tātad, ja laulība šķirt neejat uz tiesu, bet pie notāra, jo par visiem jautājumiem varat vienoties, tad vienošanās jāsastāda kā notariāls akts. Ja ir neskaidri jautājumi vai ir jāsastāda vienošanās projekts iesniegšanai notāram, sazinieties!